Vienkārši katastrofāli, ja mēs to salīdzinām ar pasaules lielākajām kompānijām vai pasaules lielākajiem biržu indeksiem. Bet vai tiešām tas tā ir? Vai tiešām tev ir jāmet plints krūmos, ja tu esi gatavs ieguldīt no Latvijas? Pastīsimies uz to visu mazliet plašāk. Pirmkārt un galvenokārt, jā, Rīgas fonda biržas ienesīgums ir slikts, un ieguldīt akcijās, lai saņemtu maksimālu ienesīgumu, Rīgas fonda biržā ir bijis daudz sliktāk nekā ieguldīt, piemēram, amerikāņu biržu indeksos. Tas pēdējos gados ir nepārprotams fakts. Bet, ja mēs paskatāmies mazliet tālāk tajā pašā Rīgas fonda biržā, mēs varam apskatīties obligācijas. Un obligācijās bilde, es teiktu, ka ir mazliet labāka, jo mēs redzam to, ka tur tiešām ir diezgan liels, labi, būsim precīzi, nevis Rīgas fonda biržā, bet Baltijas fonda biržā, kas reprezentē arī Igaunijas un Lietuvas kotētās obligācijas. Tā bilde izstāsta jau mazliet cerīgāk, jo mēs redzam to, ka tur ir daudz vērtspapīru, kas dod 8 līdz 10% ienesīgumu. Un pat ja kāds no viņiem nav īpaši labs, un pat ja kāds kavēs maksājums vai nesamaksās neko, pie plašas diversifikācijas mēs varam uztaisīt ieguldījumu portfeli, kas dod 8 līdz 10% gadā fiksētā ienākuma veidā, citiem vārdiem sakot, caur korporatīviem obligācijām. Un tas gan nav slikts rādītājs. Ja jūs varat izdarīt ko šādu, neviens pasaules investors nepateiks, ka Baltijā ir slikta vieta, kur ieguldīt. Mēs varam paskatīties mazliet tālāk un aiziet uz ieguldīšanas platformām, jo Latvijā piedāvātās ieguldījuma platformas būtībā piedāvā gan identisku produktu. Tu vari aizdevumu saukt par aizdevumu, tu vari aizdevumu nopelnīt mazliet savādāk un saukt to par korporatīvu obligāciju. Bet būtībā uzņēmuma aizņemās naudu priekš savas finansēšanas, vai tas ir caur ieguldīšanas platformu, vai tas ir caur obligāciju, un piedāvā investoriem noteikti samaksu par to. Un te ir viena 100% lieta, ka jūs nekad nezināt to vienu konkrēto ieguldījumu, ja vien jūs pats ar to neesat saistīts. Un jums jābūt vienkārši klais stulbam, lai darītu kaut ko tik traku, kā ieguldīt visu savu naudu vienā vai divos ieguldījumos. Bet, ja jūs varat sadalīt to vismaz pa 10, 15, 20 ieguldījumiem caur ieguldīšanas platformu un Baltijas obligācijām, jūsu bēda ielai, kas ir Rīgas un Baltijas akcijas, vairs nav nekāda bēda ielai. Tas jau ir diezgan respektabls portfels. Un mēs varam atkal pāriet tālāk, ja mēs sakam, Latvijā viss ir slikti par ieguldīšanu. Kāpēc mums ieguldīt tikai Latvijā? Ja mēs redzam to, ka Baltijas akciju indeksi un Rīgas akciju indeksi specifiski buksē, un tur ir maz kompānijas, kas ir tādas tā kā salīdzināmas ar lielām rietumu kompānijām. Kāpēc neieguldīt rietumu kompānijās? Kāpēc neiet uzreiz plašāk? Jo tepat Latvijā, caur Latvijas piedāvātajiem brokeriem, bankām vai maksājumu iestādēm, vienalga vai N26 vai Revolūts, jūs jau varat nopirkt biržā tirgotos fondus, kas seko globālajiem akciju indeksiem, globālajiem izēvielu groziem un lielākajām akcijām. Un faktiski ar ļoti zemām komisijām. Ja jūs būsiet nopircis S&P 500 indeksu vai lielākās tehnoloģiju kompānijas, viņas kāps vai viņas kritīs tieši tikpat lielā mērā, vai jūs esat paneļu mājā Bolderājā, jeb jūs esat lepnā Wall Street ofisā. Starpība nebūs nekāda. Tāpēc mūsdienās šī unikālā iespēja ir jāizmanto. Un, ja jūs esat Latvijā, izdariet gudrāku lietu. Atrodiet to, kas ir labs Latvijā vai Baltijā. Ko es uz šobrīd teiktu, tas būtu plaši diversificēts korporatīvo obligāciju un aizdevumu produktu sarakstu no ieguldīšanas platformām. Plus ieguldiet globālajos akciju indeksos un sekojiet globālajiem izēvielu indeksiem. Un jūs tādā gadījumā dosiet labumu no jebkā, kas notiek pasaulē. Strauja tehnoloģiskā revolūcija ar mākslīgā intelekta kompānijām ļoti labi. Jums piederēs lielākās kompānijas kā Nvidia vai, Meta vai Alphabets, kas ir Google vai kas cits. Notiks kaut kas, Āzijā, un Āzijas strauji sāks augt. Jūs būsiet ieguldīti globālajos indeksos, jūs pelnīsiet tāpat. Varbūt nebūs strauja izaugsme, bet būs stabilitāte, un jūs ieguldīsiet labos fondos, kas seko pasaules dividendžu maksātājiem. Arī pelnīsiet fiksētu ienesīgumu, kas nostiprinās jūsu portfeli kopā ar jūsu korporatīviem Baltijas obligācijām. Un viss būs kārtībā. Un tāpēc, ja kāds šeit dzīvo, viņam bieži vien pat gudrāk ir ieguldīt produktos, kas ir ārpus viņa dzīvesvietas, lai viņš nav atkarīgs no tās ekonomikas un no tiem cikliskajiem faktoriem, kas ir raksturīgi konkrētajā vietā. Citiem vārdiem sakot, vienkāršā valodā runājot. Ja jūs dzīvojat Latvijā, jūsu nodarbošanās vai jūsu biznesa ir tiešām mērā saistīts ar Latviju, jūs būsiet pakļauts Latvijas likumdošanas izmaiņām, Latvijas ekonomikai un visām lietām, kas notiek Latvijā. Un tad, ja jūs būsiet ieguldījis 100% tikai Latvijas vērtspapīros, arī šiem vērtspapīriem visdrīzāk būs liela ietekme no tā, kas notiek Latvijā. Bet, ja jūs strādājat šeit, ja jūs pelnat naudu šeit ar savu pamatnodarbošanos un ieguldat globāli, varbūt kaut kas slikts Latvijā,
jūsu biznesa vai jūsu pamatnodarbošanās nepelna tik labi, bet globālajiem akciju indeksiem viss būs kārtībā. Tie pelnīs neatkarīgi no tā, kas notiek Latvijā. Un pretēji, ja pasaulē viss notiek slikti, jūs strādājat Latvijā, un Latvijā kaut kādā dīvainā kārtā viss notiek labāk nekā, nezinu, Amerikā vai Āzijā. Varbūt jūsu akcijas tik daudz nepelnīs, bet jūsu pamatnodarbošanās būs laba. Varbūt būs vēl kāda korporatīva obligācija, kur ir ieguldīts Latvijā, un viss būs kārtībā. Tā ir diversifikācija strādā, un jebkurš pieredzējis profesionāls investors pateikt, tieši tāpēc ir jādiversificē un jāstāsta plaši. Tāpēc, ko mēs varam teikt? Vai Latvijā viss ir slikti par ieguldīšanu? Nebūtu ne. Viss atkarīgs no tā, kā jūs uz to skatāties. Jo, labi, akcijās nav tik laba situācija, kā varētu būt, īpaši salīdzinām ar to, kas notiek pasaulē. Bet korporatīvais obligācijas un ieguldījumu platformās, tur viss ir kārtībā, un tur ir diezgan daudz iespēju iegūt stabilu, ienesīgu portfeli. Un Latvijas ir perfekts iespējas ieguldīt visos lielākajos pasaules uzņēmumos un globālajos biržu indeksos par ļoti labām cenām, ar ļoti pievilcīgiem nosacījumiem. Tas nav sarežģīti, to var izdarīt jebkurš, pat ar salīdzinoši nelielu kapitālu. Tāpēc izmantojam globālās priekšrocības, skatāmies atvērti, un faktiski nav starpības, vai mēs esam Šveicē, Monako, Londonā, vai Volstrītā, vai Rīgā. Mūsu iespējas ieguldīt ir faktiski identiskas neatkarīgi no tā, kur mēs esam, bet galvenais ir, kā mēs mākam to pareizi izdarīt.